mednieku sabiedrība saskārusies ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Tieši sociālajos tīklos izskanējušās informācijas dēļ. Un varbūt pakomentē šos te pēdējā laika tos trīs gadījumus, kur ir ļoti maz sakara ar medībām kā tādām, bet sabiedrība ļoti asi vēršās, vismaz daļa sabiedrības skaļāk brēcošā vēršas pret medniekiem, un tur tiek piesauktas malu medības un vēl vis kaut kas. Varbūt tad sākam ar tiem suņiem un pamazītēm uz priekšu. Jā, ļoti skaļi ir izskanējuši šie gadījumi, un man bija iespēja pasīvi vērot pagaidām visus šos notikumus, tāpēc arī kaut kā ātrāk neiesaistījos, bet ko gribētu teikt? Pirmkārt, gribētu aicināt visus atturēties no dažādu epitetu lietošanas, komunicējot, jo es skatos, ka mums jau tas ir iegājis pat modē, kad arī ļoti augsta līmeņa politiķi izmanto dažādas nepiedienīgas izteikumus. Nu, būsim pieklājīgi viens pret otru. Mēs varam nepieņemt viedokli, mēs varam oponēt, bet esam pieklājīgi komunicējot. Un runājot par šo suņu gadījumu, es pieturēšos pie oficiālās versijas, kā tam bija jāizskatās. Jo, ja bija šis gadījums, kad ir suņi svešā pagalmā noplēsuši stirnu, pieņemot, ka viņi ir noplēsuši, tādā gadījumā pašvaldības policijai bija jāizsauc šie dzīvnieku ķērāji, jāsagaida ķērāji, nevis jāiet šie suņi kaut kādā veidā jātracina vai jāpiesaista kādi mednieki vēl. Un attiecīgi pēc tam šie suņi, kad būtu aizturēti, jānolasa čips, jāatrod saimnieks, saimniekam meža dienests sastāda protokolu par nelikumīgām medībām, sastāda protokolu pašvaldības policija par nepareizu suņu turēšanu un nepareizu attieksmi vispār pret dzīvniekiem kā tādiem, un viss ir laimīgi. Suņi ir dzīvi, saimnieks ir dabūjis pāsti, saprot, kā tālāk ir jāstur savi suņi, un nav sabiedrībā par ko klaigāt. Viss. Un šai gadījumā visa problēma ir pašvaldības policijas nekompetencē, es gribētu teikt. Šeit vairāk pat nav ko piebilst. Kā rīkoties medniekiem, ja viņus aicina kaut ko tādu darīt šobrīd, ņemot vērā pastāvošo normatīvu aktu regulējumu? Ļoti vajadzētu kritiski izvērtēt situāciju, jo mēs varam rīkoties tikai vai nu atbilstoši medību likumam vai atbilstoši pašaizsardzības noteikumiem. Mēs varam balstīties arī uz pašaizsardzības noteikumiem, bet esam ļoti kritiski izvērtējot situāciju. Vai patiešām šis apdraudējums ir tāda līmeņa, kā ir jāpieņem radikāli mēri attiecībā pret dzīvnieku. Tātad, ja nav nekādu citu iespēju, un jāglāb cits cilvēks, jāglāb bērns, jāglāb vienalga savs dzīvnieks, tādā gadījumā darbojās pašaizsardzības noteikumi. Un šeit, es domāju, tālāk jau pēc tam risina tiesa. Jā, runājot par lāča nelikumīgo nošaušanu, es viņu negribētu vispār pa medīšanu saukt. Tad ļoti skandalozs gadījums, un šeit patiešām laikam ir runa par ļaunprātīgu visu normatīvo aktu pārkāpšanu. Un, diemžēl, sliktā veidā, bet tas ir tāds audzinošs piemērs visiem, kam ir karstas galvas un pirksts reaģē nelaikā, bišķiņ apdomāt savu rīcību. Ko tur vairāk pateiks? Mēs redzēsim gala rezultātu, cik tas viss izmaksās, bet tas būs ļoti dārgi. Tā kā cilvēki taupiet paši sevi, savus nervus un savus ieročus un dokumentus.
vēl viens skandalos gadījums, kad Liepājas ezerā ārzemju mednieki arī veica nelikumīgas darbības. Jā, ko tur var komentēt? Cilvēki, pirmkārt, ja mēs uzaicinām viesmedniekus, gan jau, ka viņi neatbrauc paši uz savu galvu, bet kāds tomēr bija, kas viņus uzaicināja, tad vismaz medību noteikumos ir noteikts tas, kad zinām atbildība ir arī tam cilvēkam, kurš viņus uzaicina. Tātad aicinot ciemiņus, mums viņus tomēr vajadzētu informēt par to, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Bet šajā gadījumā ir runa par arī ļaunprātīgu normatīvo aktu pārkāpumu, kas ir spēkā visā Eiropā, jo praktiski visā Eiropas Savienībā ir noteikts šis ierobežotais patronu skaits, tātad attiecīgi arī municija, kādu drīkst izmantot, un, diemžēl, nevienā no Eiropas valstīm nav teiksim, tādu visatļautības, ka viesmednieks varētu doties medībās aizsargājumās teritorijās. Tātad tur nav ko komentēt. Es domāju, ka ir šie cilvēki palikuši bišķiņi bez uzraudzības, vai nu arī bijuši pārgalvīgi, pārāk temperamentīgi, kas ir paši devušies, nesaskaņojot ar uzaicinošo pusi šajās medībās. Attiecīgi par to viņi saņems pelnīto sodu. Tāpat liela sabiedrībā apspriešana bija par Huberta svētkiem. Un mums Latvijā medniekiem šobrīd ir tāda viena liela skaista Vislatvijas tradīcija, ko arī atbalsta Latvijas mednieku asociācija. Varbūt, ka arī Svētā Huberta svētkiem ir jākļūst par šādu Vislatvijas mednieku tradīciju. Jā, ļoti plašu rezonanci izraisīja, bet kā jau visur, kā visos jautājumos, arī šajā jautājumā ļoti interesanti, kad parādījās vesela virkne ekspertu, kuri sāka vērtēt baznīcas kanonus. Un es uzskatu, ka ja augstākā baznīcas vadība uzskata to par pieņemamu, un ja šādi svētki ir Eiropā, plaši izplatīti, tad kādēļ viņi nevarētu būt Latvijā? Un tas, ka tur nosauc nomedītu briedi, kas ir kā dāvinājums par līķi, man liekas, ka tā ir tāda evaņģēlība, ja, ka tā ir nepieņemama rīcība. Un es aicinātu arī cilvēkus būt tomēr tolerantākiem un mazliet iepazīties ar šiem svētkiem kā tādiem, ar šo tradīciju, kādas viņai ir saknes, kur viņa cēlusies un cik viņa ilgi jau turpinās, un tad tikai sāk kritizēt viņu. Jā, Latvijā varbūt nebija šie svētki iepriekš, tāpēc, ka daudz kas mums nav bijis, pateicoties padomju laikiem. Un ja mēs esam tagad jau 30 gadus dzīvojam neatkarīgā Latvijā, nosacīti, tad katrā gadījumā, kādēļ mēs nevarētu šādus svētkus svinēt? Kuram tie ir pieņemami, es uzskatu, ka tie var svinēt, un no savas puses noteikti atbalstu, jo tā nav nekāda, teiksim, peļamā tradīcija, un tas nav nekas ļaunprātīgs. Tā ir laba, attīstāma tradīcija. Es viņu negribu salīdzināt ar Minhauzenu, ko mēs jau kā tradīcija esam ieviesuši, tas ir pavisam kaut kas cits, bet jebkurā gadījumā atbalstāms pasākums.